Aleluja! Šodien mēs esam pie nākošās tēmas, kas ir par piedošanu. Tātad piedošana, vai tā ir izvēle, vai tā ir nepieciešamība. Tas nozīmē, vai mums ir tā it kā luksus lieta, ka mēs varam atļauties dzīvojot arī nepiedodot, tāpēc, ka cilvēki taču izdara nepareizas lietas, mums sāp un tā, vai arī mums ir obligāti jāpiedod. Un mēs tagad lūksim, lai Dievs mums dod to žēlstību, ka mēs varam to vārdu ne tikai klausīties, bet lai mēs viņu varam arī saņemt. Mīļais kungs, es tev pateicos par tavu dzīvības vārdu, par tavu dzīvību, kas ieplūst mūsu sirdīs, caur šo tavu vārdu, jo tavs vārds ir gars un dzīvība. Un paldies, kad aplūkojot šo piedošanas tēmu, katrā vienā nāk šī Dieva vārda atklāsme, kā mēs varam dzīvot, lai mums ir priecīga, veselīga, laimīga dzīve, tā kā tu esi paredzējis kristietim dzīvot. Tēvs dod man žēlstību arī mācīt šo vārdu, un katram vienam uzņemt. Mēs mīlam tevi, Jēzus. Paldies tev. Āmen. Tātad skatāmies par piedošanu šodien. Un es gribētu iesākt ar Mateja evaņģēliju. Mateja evaņģēlijā 18. nodaļa no 21. līdz 35. pantam. Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa no 21. līdz 35. pantam. Tātad tie ir Jēzus vārdi, ko viņš mums māca par piedošanu. Mēs jau zinām arī, ka tajā, tā sauktajā tēvreizē, tur ir teikums, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tas ir adresēts uz to, kad piedod man tāpat, kā es piedodu arī citiem, kas pret mani ir darījuši nepareizi. Bet tagad skatīsimies vispirms šo rakstu vietu Mateja evaņģēlijā. Tātad no 21. līdz 35. pantam. Jēzus runā. Atkal es jums saku, ja 2 no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos. Tas no 19. es lasīju pantu, ja? Un Jēzus vairākos evaņģēlijos tieši sakarā ar lūgšanas atbildēšanu, ar atbildētu lūgšanu, viņš mums runā par piedošanu. Tātad citreiz cilvēki domā, kāpēc citiem tiek atbildēta lūgšana, man lūgšana netiek atbildēta, un tam ir ļoti cieši sakars ar piedošanu. Un tad no 21. panta, 18. nodaļa Mateja evaņģēlijas, tad Pēters piegāja pie Jēzus un sacīja, tātad Pēters viens no mācekļiem, un viņš tātad droši iet pie Jēzus un runā un prasa viņam, kā tad tās lietas ir? Kungs, cik reizes man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan 7 reizes? Un mēs domājam, 7 reizes tas jau diezgan daudz ir. Un te nav teikts, ka tā kā visa mūža laikā, varbūt Pēters bija domājis vienā dienā 7 reizes, un mēs varētu teikt, Pēter, tas ir vareni, un droši vien, ka Pēters arī gaidīja uzslavu no Jēzus, ka Jēzus teiks 7 reizes, Pēter, tu man pārsteidz, ar 6 jau būtu pietiekoši. Un Jēzus atbild, es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7. Protams, ka tas ir tāds attēls, un Jēzus nesaka Pēterim nesāt līdz kalkulātoru vai kaut kādus skaitāmos kociņus, lai viņš noskaitītu šīs 49 reizes, bet Jēzus saka, ka ir jāpiedod atkal un atkal un atkal, un tad viņš stāsta šo brīnišķīgo līdzību. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talentu. Šeit arī tie bībeles komentāri saka, ka droši vien tas nebija tā pat taisno kalps viņam, bet kāds manzinis, finansu pārzinis, kurš tad varēja būt iekrājis tik lielu naudas parādu. Un tā jau gadās arī šodien, kur apgrozās ļoti liels naudas, kad ir kārdinājums kaut kā savā kabatā tur to ievilkt, vismaz kaut kādu daļu. Un šie 10 000 talentu
Ja mēs skatāmies tieši vēsturiski, ebreju valodā, tas nozīmēja tā kā neskaitāmu daudzumu naudas, tātad ļoti lielu daudzumu, tik cik vispār cilvēks savā mūžā, tajā laikā, kad viņš dzīvoja, viņš nav spējīgs samaksāt. Jo to mēs arī varētu pielīdzināt, ka tas būtu, ja 1 talents, ka jo viņš saka 10 000 talenti, 1 talents būtu tā kā vairāku 10 gadu alga, tā kā 20 vai 30 gadu alga būtu tikai 1 talents. Iedomājies, 10 000 pa mūžu vispār nevar atmaksāt. Tātad milzīgs parāds, kuru viņš vispār nav spējīgs samaksāt. Bet ko šis kalps saka? Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tātad ar darbu tu nevar samaksāt, tātad viss, kas tev ir, tavi mīļie cilvēki, lai viņi nāk un strādā, un, protams, viņi nesamaksās, bet vismaz tātad viņi būs verdzībā un kalpos man. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Protams, ka nav iespējams to samaksāt, bet tāpēc, ka šis kalps, viņš krita pie zemes, viņš pazemojās, viņš lūdza, un tur rakstīts ir, tad kungam palika kalpa žēl. Tātad kungs iežēlojās par šo kalpu, un viņš to palaida un parādu tam arī atlaida. Iedomājies visu to, ko viņš nespēja samaksāt. Nevis tā, ka viņš teica, nu labi, tad samaksā, cik mūža laikā tu man vari samaksāt, un es aizmirsīšu to pārējo. Vai arī samaksā man tagad 10 pirmos gadus, vai pat 1 pirmo gadu, maksā man visu laiku. Nē, viņš atlaida visu parādu. Bet šīs pats kalps izgājis ārā, sastap vienu no saviem darbbiedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. 100 denāriju, tas ir tā kā 3 mēnešu alga. Tā ir liela, nozīmīga summa, jo ja tu šodien, piemēram, iedomājies, ja mēneša alga, rēķināsim tā apaļ, noteikti daudziem nav, bet pieņemsim, ka 1000, ja? Mēneša alga 1000 nozīmē 3000 eiro ir parādā tas cilvēks tev. Tā ir nozīmīga nav. Tas nav, kad, nekas, vai ne? Un tātad darbbiedrs bija parādā šo 3 mēnešu algu. Bet šis cilvēks satvēra viņu, žņauca un sacīja, maksā man, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev visu samaksāšu. Tātad tas bija iespējams, ja viņš būtu gaidījis kādu laiku, ka tas darbbiedrs būtu viņam samaksājis, bet ne jau par atmaksu iet runa, bet par to attieksmi, ka šis cilvēks, viņš negribēja un nogājis to iemeta cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Tātad viņš negribēja ciesties, viņš negribēja ļaut viņam pat brīvību, viņš to ielika cietumā tā kā aci pret aci, zobu pret zobu. To, ko tu man esi parādā, maksā. Kad viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma un aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arī nevajadzēja apžēloties par savu darba biedru, kā es pret tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Protams, viņš nespēja atmaksāt to. Tā, un Jēzus pilnīgi skaidri šeit tad saka, lai mēs neviens nepārprastu. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet, vai ja pilnībā jūs nepiedosiet ik viens savam vai brālim vai māsai. Un šeit Jēzus attēlo šajā līdzībā, ka Dievs ir tas, kurš ir parādījis tik milzīgu mīlestību pret katru vienu no mums, ka caur Jēzu Kristu, caur to, ka mēs esam viņu pieņēmuši savā sirdī, mūsu grēki ir piedoti. Tas ir milzīgs parāds, ko neviens no mums mēs nevarējām samaksāt. Mēs nevaram samaksāt par saviem grēkiem, lai tie tiktu izdzēsti. Tas nebija iespējami. Un Dievs deva Jēzu un to vislielāko upuri mūsu sirdī.
viņš mūs atbrīvoja, viņš mums deva dziedināšanu, pestīšanu, labklājību un dzīves jēgu, piepildījumu. Viss viņš mums apgādāja. Un viņš saka, mums ir jāpiedod arī tiem, kas mums ir daudz mazāk parādā. Jo ik viens cilvēks, vienalga kādu sāp viņš tevi nodarīs, kādas tev bēdas ir bijušas, bet ik viens daudz mazāk tev nodarīs nekā ko Dievs mums ir piedevis, lai mēs varētu jau šeit dzīvot brīnišķīgā sadraudzībā ar Dievu, un arī vēl vairāk, ka mums nav mūžīga pazušana, bet mūžīgā dzīvība. Un šeit viņš saka 34. pantā, ka viņa kungs to nodeva mocītājiem, un daudz reizes arī cilvēki piedzīvo, un es domāju, varbūt tu arī esi piedzīvojis, ka kamēr tu nepiedod to, kas tev ir nodarīts, ka tu dzīvo tādās mokās, tu tiec plosīts, un tev liekas, ne, tam jau nav nekāda sakara ar to, kad es nepiedodu kādam, bet šeit tas ir vistiešākais sakars, ka tev nav dvēseles miera, tu tiec plosīts, tu tiec mocīts, un pirmā lieta, kas ir jāpārliecinās, ka mēs esam piedevuši visiem tiem, kas mūs ir sāpinājuši. Šodien mēs varam sacīt, ka tas ir pat lielākais ierocis Sātana rokā, ko viņš vērš pret Kristus miesu, ir šī nepiedošana, ir rūgtumi, ir aizvainojumi un apvainošanās. Daudzi cilvēki, viņi ir apvainojušies pret kādu māsu vai brāli draudzē, un viņa aiziet uz citu draudzi, vai arī ne, uz citu jau tas vēl būtu labi, bet ka vispār paliek no draudzes atpakaļ. Un tad, kad mēs ejam ielās un mēs runājam Dievu vārdu cilvēkiem, un ir daudz cilvēki, viņi saka, jā, tur tajā draudzē man izdarīja tā, un es vairs tāpēc neeju uz draudzi vai uz baznīcu. Un cilvēki tātad sēž savā apvainošanās, savā rūgtumā, un Jēzus saka ebreju vēstulē, lai nekāda rūgta sakne augst izaugusi jums nekaitētu, un daudzi netiktu ar to apgānīti. Tātad šie rūgtumi, šie apvainošanās, šie aizvainojumi, viņi krājas cilvēku sirdī tieši nepiedošanas dēļ. Un Dievs jau to zināja, kāda ir mūsu sirds, un tāpēc viņš mums saka, ka mums ir jāpiedod. Saka, man ir jāpiedod. Man ir jāpiedod. Mēs arī varam redzēt šo Dievu brīnišķīgo raksturu, ka viņš mīl pilnīgi katru cilvēku. Un mums ir bieži tā, ka tad, kad mums izdara kaut kādas sāpes, tad liekas, ka visa mīlestība ir izdzisusi, visa mīlestība ir pazudusi uz to cilvēku. Bet Dievs tik ļoti mīl katru, viņš iežēlojas par katru, viņš katram dod vēl šo iespēju, ka viņš var nākt debesu valstībā un var izlīdzināt attiecības ar Dievu un arī ar saviem tuviniekiem. Tātad Jēzus vai Dievs mūs ir radījis savus bērnus, tādus pašus kā viņš. Un ja Dievs piedod tik daudz un katram un vienam, atceries, Jēzus pie krusta pats sacīja, kad tas noziedznieks sacīja, piemin man, ka tu nāksi savā valstībā, un viņš sacīja, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Viņš neteica, ne, tev vispirms jāsamaksā savi grēki un tā. Jēzus piedeva, un arī tad, kad Jēzus mira pie krusta, un viņš sacīja par tiem ļaundarītājiem, viņš aizlūdza, un viņš teica, Tēvs piedotiem, jo tie nezin, ko tie dara. Jēzus ir mūsu piemērs, un arī vēstulē Filipiešiem ir teikts, ka Jēzus pazemojās līdz pat krusta nāvē. Un lai mēs varētu piedot, mums ir jānoliek sevi mazumā, mums ir jāpazemojās. Mēs nevaram būt lepni un lielīgi, mums jau arī nav par ko lielīties. Un Jēzus ir mūsu piemērs. Arī pirmais asins liecinieks Stefans, arī viņš, kad tika nomētāts ar akmeņiem, viņš teica, Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un tas ir mūsu pašu labā, lai mēs netiktu nodoti šiem mocītājiem. Ļoti labi ir bērnus mācīt jau agrā bērnībā. Tikko viņi sāk apzināties to, ka vai viņiem kāds ir izdarījis prieka pilnu lietu vai sāpīgu lietu, ka viņiem ir jāpiedod. Un arī mēs ar mācītāju Kasparu mācījām savus bērnus jau agrā bērnībā vienmēr lūgt piedošanu viens otram. Mums 2 bērni, meita un dēls.
Un tur jau kad aug ģimenē, ir kādi aizvainojumi, kādi rūgtumi, un citreiz pat nevar saprast, kurš ir tas vainīgais. Un vienmēr mēs mācījām ātri savērt sirsniņu kārtībā, ātri lūdz piedošanu. Un viņi to bija tik ļoti iemācījušies, ka arī tad, kad viņi sāk skolā iet, viņi arī uzreiz lūdz piedošanu skolas vidē, starp skolas biedriem, un no tā viņi pat sāka sajust tādu izsmiekli, neviens taču neprast piedošanu, kādu piedošanu. Un tad mēs viņiem teicām, saki, es atvainojos. Bet mums ir ļoti jāsaprot, ka lai otrs cilvēks saprastu, ka mēs tiešām viņam lūdzam piedošanu, mēs nevaram tā distancēti teikt, atvaino. Tāpēc, ka tas ir, tas nav no sirds. Un Dievvvārds saka, lai mēs no sirds piedodam katram. Un es gribu sacīt, ka lūgt piedošanu vai piedot, jo nevienmēr, teiksim, varbūt tas cilvēks ir nomirs, varbūt ir vecāki, viņi ir tev nomirušā, bet lūgt piedošanu vai piedot, tā ir gribas darbība. Tas nav, ka tu jutīsies, ka tu gribētu kādreiz piedot. Tu izdari to izvēli, ka tu saki, kā savu gribas darbību, es izdaru šo lēmumu, ka es piedodu tam cilvēkam. Paskatīsimies vēl par atbildētas lūkšanas saistību ar piedošanu. Marka evaņģēlijas 11, 25, 26. Marka evaņģēlijas 11, 25, 26. Un kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet. Viņš pilnīgi saliek vienā pantā, vienā teikumā. Tad, kad tu lūdz, tev jāpiedod. Ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu debes tēvs jums piedod jūsu pārkāpumus, bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūs tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Tātad mūsu lūkšanas var netikt atbildēts, un tad arī tā, ka mums visādas lietas, kas ir sirdī, viņas traucē mūsu veselībai, nāk vainas apziņas, mēs nevaram tikt galā nekā, jo nepiedošana, nāk sevi žēlošana, nāk depresija, tāpēc, kad mēs nepiedodam, mēs paši sevi esam tādā cietumā ar mocītājiem ieslēguši, un Dievs šeit dod tādu brīnišķīgu atrisinājumu, ka piedod, un tā piedošana, viņa nāk no mūsu gara. Kādēļ no mūsu gara? Romiešiem 5:5. Mums vajadzīgs ir spēks, lai mēs varētu piedot. Un šis spēks ir Dieva spēks, tāpēc, ka nepārveidotais prāts pēc Dieva vārda vienmēr atradīs kaut kādus iemeslus, lai tikai nepiedot un ka viņš ir vainīgs un tā. Bet vienalga, kurš ir vainīgs, ja tu piedod, tu atbrīvo, tu pats esi ieguvējis. Citādāk ir tā, ka ar nepiedošanu tu tā kā pats dzer indi un tu domā, ka otrs cilvēks nomirs. Nē, tu pats sevi sagandē, visu laiku turot šo nepiedošanu. Un tagad vēstulē romiešiem 5. nodaļa un 5. pāns. Un lasīšu visu pāntu, bet cerība nepamet kaunā, un tagad īpaši, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Dievs mūsos ir ielējis caur šo pestīšanu, caur Jēzus pestīšanu, savu mīlestību. Man tas pat bija aizvakar, kad es uzrunāju cilvēkus tur uz ielas un kāds puisis, viņš pēc pestīšanas lūkšanas, viņš pilnīgi tik atbrīvots bija un sāka smaidīt, un es teicu, jā, tu vari priecāties, tevī Dievs ir ielējis. Ielējis savu mīlestību. Tad, kad mēs esam ieaicinājuši Jēzu savā sirdī, Dievs ielēj mūsos šo mīlestību. Un tā mīlestība ir uz visiem cilvēkiem, jo Dievam ir mīlestība uz visiem cilvēkiem. Un tad, kad mums ir jāpiedod, mums ir jāsmeļ no gara, nevis no galvas. Un mēs izdaram šo izvēli, šo savu lēmumu. Un ja tu nevar piedot, lūdz mēlēs, sāc aizlūgt par to cilvēku. Un lai Dieva mīlestība
piepilda tevi, ka tu vari izdarīt šo lēmumu, kā savu gribas lēmumu, piedot tam cilvēkam. Un arī tad, kad tagad mēs runājam un tev prātā jau ir kādas situācijas, varbūt pilnīgi nesens, varbūt šodien, varbūt vakar, varbūt pirms 2 vai 5 gadiem, varbūt no savas bērnības, jo mīļais debes Tēvs caur savu svēto garu, viņš mums ceļ augšā tās lietas, kur ir bijuši tie apvainojumi, kur ir tās aizvainošanās bijušas, un piedod. Un citreiz cilvēks saka, jā, bet es jau esmu piedevis, cik tad reiz man piedod? Jo Dieva mīlestība dziļāk tevi piepilda un tevi aizskar, jo vairāk šī piedošana ir dziļāka. Un piedod vienalga, ja svētais gars tev paceļ to situāciju atkal augšā, piedod. Un lai tas notiek pat šī brīdī, halleluja, saka pēc manis, kā savu gribas darbību. Es piedodu. Un sauc tos cilvēkus, tās situācijas. Tev nevajag katru dienu vienam. Tu vari visu sēriju veidā saukt, piedod tam. Un, ja tu esi istabā ar kādu cilvēku, tad pie sevis tikai tu pasaki to vārdu. Paldies, Jēzus, paldies, Jēzus, paldies, Jēzus. Tāds atbrīvojums nāk. Brīvība nāk svētajā garā. Un kungs piepilda ar savu garu, piepilda. Piepilda, lai nāk atjaunošana, lai nāk dziedinājums. Brīva sirds, brīva no rūgtumiem, brīva. Tev burbuļo garā. Es palikšu tā, lai var redzēt. Garā. Te iekšā, garā burbuļo. Dieva mīlestība, netur to cilvēku atbildīgu, netur viņu atbildīgu. Ļauj, lai Dieva gars plūst tevi, jo Dievs... Alleluja, piedots. Tev ir piedots, Jēzus tik daudz tev ir piedevis, un tu piedod. Alleluja. Man prieks, ka pierakstat arī komentāros, un kā savu gribas darbību, jā, un piedod atkal un atkal. Piedošana kā dzīvesveids, un lai nekāda apvainošanās. Tas nenozīmē, ka mēs ignorējam un sakam, ka man nesāpēja vai ka tas ir pareizi, ko tas cilvēks izdarīja. Atstāj viņu Dievam, jo Dievs saka netiesā. Atstāj viņu Dievam, Dievs tiks galā, atbrīvo viņu, un tā tu atbrīvos arī pats sevi. Es gribētu lasīt vēl no 1. Korintiešiem 13. 1. Korintiešiem 13, un tur es lasīšu no paplašinātā tulkojuma, un tā ir Dieva mīlestība, kas ir izlieta mūsu sirdīs. Un tik labi būtu, ka mēs varētu ik pa laikam katrs viens lasīt 1. Korintiešiem 13, īpaši no 1 līdz 4, un tur, kur ir vārds mīlestība, liec Es esmu pacietīgs, un tad, kad tu to sāks runāt vairāk uz sevi, tā ir tā Dieva mīlestība tevī, tad arī viņi vairāk sāks darboties. Un tā tad es lasīšu no šī paplašinātā. Mīlestība iztur ilgi un ir pacietīga un laipna. Tā ir tā Dieva agapes mīlestība, kas ir tevi izlieta. Mīlestība nekad nav skaudīga. Tā arī nevārās greizsirdībā, tā nav uzpūtīga vai nelielās tukši, tā nerāda sevi kā augstāku, tā nav iedomīga, augstprātīga, pilna lepnības, tā nav rupja, tā nav sautīga, tā nav nepieklājīga, tā neizturas nepiedienīgi. Mīlestība, Dieva mīlestība mūsos nepieprasa savas tiesības. Kā tu vari nepieprasīt savas tiesības? Jo tu esi uzticējis savu dzīvi Dievam. Tu zini, ka viņš par tevi rūpējas. Jā, paldies par palabojumu. Tas ir no 4. līdz 8. pantam. 1. Korintiešu 13. Mīlestība nepieprasa, lai notiek, kā es gribu.
jo nav sautīga. Viņa nav pārmērīgi jūtīga vai kaprīza vai viegli aizvainojama. Citi cilvēki jau iepazīstinot ar sevi saka, mani var ļoti viegli aizvainot. Nē, tad tu izliec savu miskastu ārā. Norīt. Dieva mīlestība nav viegli aizvainojama. Tā neuzskaita ļaunu pāridarījumus, tā neievēroja cieši netaisni, vai arī tā netur ļaunu darbu sarakstu, kā viena māsa, ko es lasīju, ka viņai tāda grāmatiņa, kur viņa pierakst, ko katrs viņai darīs, ir nepareizi. Nē, to dzēs ārā, to sadedzina, jo Dievs pret tevi arī netur šo ļauno darbu sarakstu. Mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājas, kad virsroku gūs taisnība un patiesība. Mīlestība atbalsta to, ko mīl pāri visām lietām. Vienmēr ir gatava ticēt to labāko par katru cilvēku. Arī ja viņš tev ir sāpinājis, bet tu tic to labāko, tu tic, ka Dieva plāns viņa dzīvē veiksies. Tā nekad, nekādos apstākļos nezaudē cerību un iztur visu, nekļūstot vājāk. Un tu saki, nē, es to vairs nevaru izturēt. Sāc lūgt mēlēs, piepildies ar Dieva vārdu, klausies Dieva vārdu, un Dieva mīlestība celsies tevī spēcīgi. Mīlestība atbalsta to, ko mīl pāri visām lietām. Vienmēr ir gatava ticēt to labāko par katru cilvēku. Nekādos apstākļos nezaudē cerību un iztur visu. Un vēl pēdējais. Mīlestība nekad nebeidzas, nekad neizdziest vai nenoveco, nekad nebeidzas. Un tātad tā Dieva mīlestība, kas ir izliet mūsu sirdīs, tā arī pilnīgi nekad nebeidzās. Alleluja! Kā mēs piedodam? Pilnīgi tāpat, kā Dievs mums ir piedevis. Tātad no sirds mēs piedodam un atlaižam to cilvēku, atlaižam Dieva tiesai, jo viņš zinās. Piedošana nav emocijas. Nekad negaidi, ka tu tā sajutīsies, ka tu gribēsi piedot. Bet vienmēr zini, man ir jāpiedod, vienalga, ko tas cilvēks. Un citreiz pat ļoti svētīgi ir, ja otrs ir pilnīgi visur vainīgs, un tu nemaz neesi vainīgs. Bet, lai atkal plūst šis svētais gars, tu piedod tam cilvēkam. Un tad arī vispirms ir labi, ka mēs lūdzam Dievam piedošanu. Piedod, kad es turēju rūgtumu pret to cilvēku, piedod, kad es viņam nepiedevu, un tad, ja vajadzīgs, aizēju un izlīdzinies un lūdz arī piedošanu tam cilvēkam, lai visi aizvainojumi, rūgtumi un visi aiziet projām. Jo gan tavs liktenis Dievā ir varens, gan arī otra cilvēka liktenis Dievā ir ļoti liels un varens. Un neļauj, lai tavi apvainojumi, tavas apvainošanās, vai tas, ka viņš ir uz tevi apvainojies, neļauj, lai tie ievainojumi un sāpinājumi apstādina no tā, ka tu vari piepildīt to uzdevumu, kam Dievs tev ir šajā dzīvē nolicis. Man ir liels prieks par tevi, un ja kaut kas vēl ir, ka tu esi bijis tā kā apstājies, tad saki tagad to lūkšanu. Tēvs, piedod man, kad es biju dusmīgs, aizvainots, nepiedevu tam cilvēkam. Tagad, kā savu gribas darbību, es piedodu. Aleluja! Tā ir uzvara. Tu esi uzvarētājs Kristu, tu neesi ļāvis sātanam sevi apstādināt. Alleluja! Gods Jēzum! Āmen! Un ja tev ir svētīts šis Dieva vārds, aicinu tev piedalīties evaņģēlija izplatīšanā, īpaši Latvijā, kad mēs kā River Rīga draudze, mēs dosimies uz dažādām pilsētām un ciemiem Latvijā. Tas būs no pavasara, bet tu jau vari sākt tagad piedalīties ar savu finansiālo atbalstu, jo tur mēs arī kopā ar evaņģēliju dalīsim pārtiks paks cilvēkiem un tātad, lai tu savu sirdi arī varētu tur ielikt, tā kā aicina arī piedalīties finansā, lai Dievs tev svētī, un mums nākošā reizē būs pēdējā nodarbība no šī cikla būt uzvarētājam Kristu. Tiksimies!